Klaus no GoMap un no Creative Mobile. Jānis Rats no Medveņa. Un pirmais, ko mēs teiksim, ir, kad ir laba ziņa, kad viss mainīsies uz labo pusi. Mēs esam sākuši strādāt pie referendumiem LV un kaut kad tas drīz būs augšā un viss tas varēs aiziet ar labu tādu atspērienu. Pat ideja, kā jums jau iepriekš minēt par ierēģiem, kad problēma mums ir tāda, mums ir vaina cilvēki izsaka protestus, izejot ielās, stāvot un protesta forma ir tāda, ka mēs vēlamies, lai debesis ir zilāks un zāle ir zaļāka. Vai arī otra lieta, ja cilvēkiem ir konkrēti priekšlikumi, viņi iet katrs pa vienam pie organizācijām vai ministrijām vai ierēģiem, bet neiet vienoti. Un ideja ir ļoti vienkārši. Mēs taisam referendumiem LV, kur katrs var izvietot kaut kādu tādu globālāku vai nišas jautājumu, kuram ir konkrēts risinājums, kas nav... Un konkrēts adresāts, kas nav par zilākām debesīm, bet, piemēram, par maizīšu atkārtot apstiprināšanu vai par kaut kādu nodokļu samazināšanu vai pamatojumu. Ar pamatojumu tieši tā, un cilvēki var nākt iekšā, nobalsot tur ar internetu banku, lai nebūtu tā, ka, tās balsis viss ir Donalds Duck, William Shakespeare un citāds punktāls. Jā, jo arī tas pats, kad, teiksim, tāpat kā Žanet mums stāstījāmies, kad, ja pat ja viņi aiziet un viņi būtībā lielāka organizācija un pasaka, teiksim, ir jāmaina šis likums, es pārstāvu, teiksim, tā tautas viedokli, viņai pasaka, cik tā jūs esat biedri? 900. Un tu pasaki, kas tad 900? Kas skaitot? Un šis tad ir rīks, kur ar šausmīgi maz iesaist, lai cilvēkiem būtu daudz lielāka atvērtība un daudz vairāk cilvēku iesaistītos, būtībā ar pāris klikšķiem viņi var pateikt, jā, es atbalstu šo projektu, un caur internetu banku mēs tādējādi neizmantojam valsts resursus, lai uzbūvētu veselu sistēmu, izlietot miljonus kaut kādu risinājumu, mēs izmantojam esošo, kas ir droši, cilvēks var izvēlēties, viņš vēlās parādīt savu vārdu uzvārdu vai nevēlās. Mēs iegūstam reāli plakātu parakstiem, kuri vairs nav Donalda Duck, kurus var aiznest kuram un teikt, kur ir tāds vienam cilvēkam vēl būtu 5 internetu bankas. Nē, viņam ir viens personas kods, viens vārds un viens uzvārds. Un tad, vēl pabeidzot, mēs esam sākuši uzrunāt visus iespējamos partnerus, kas varētu būt Latvijā. Mēs tagad reiķinamies ar Tirdzniecības rūpniecības kameras atbalstu un iesaisti, ka viņi nāks arī šeit gan saviem biedriem to sistēmu virzīs, lai viņi lieto, gan nesīs klātās idejas, par kurām ir jābalso. Tāpatās analītiskais vienīgais žurnāls, kam ir zināma īpašnieka Latvijā, ir LV, kas veidos diskusijas par tām tēmām. Jo mēs nevaram atstāt tikai sabiedrību un politiku, jo viņi runā divās dažādās valodās. Ir nepieciešami pa vidu žurnālisti, kas, teiksim, politiķiem spēcīgāk paskaidro tautas viedokli un tautai paskaidro to, ko politikas tikko savāk runājas. Tā kā, jā, referendumiem vēl drīz būs augšā. Kad ir drīz? Nākotnē